Jā, paldies, debes tēt, par šī tik jauku skaista dienu. Jā, par šo dienu, par šo laiku, par jauku saulainu, vējainu. 2026. gada jūlija dienu, šo datumu, laiku. Un jā, tās paldies par šo laiku, ka laiks ir arī tāda pārdabiska lieta un ka tu mums to esi devis. Jā, mēs arī ieliekam tavās rokās šo laiku un ko tu esi devis, Tēvs, lūdzu, ka tu pagarini katru minūti, ka tu piepildi ar savu svētību mūsu laiku un ka tu esi laika devējs un jā, ka mēs varam iepazīt šo gudrību, kas nāk ar tevi, ka mēs, kā rakstīts, mēs veltam laiku tev, tad tu parūpēsies arī par tām mūsu lietām un jā, mēs varam vienīgi tikai augt un augt tavā gudrībā, Tēvs, un tavā vārdā ir rakstīts, ka tu savu gudrību atklāji lēnprātīgajiem, pazemīgajiem, un tas ir pilnīgi pretēji nekā šajā pasaulē, un bet tas ir tāda uzvara, tas ir tāds prieks. Zināt to, Tēvs, ka pie tevis ir savādāk lietas. Un jā, vadi mūs arī savā vārdā šodien, un lai tas izdara to mērķi, ko tas ir paredzējis pie mums, pie mūsu sirdīm, kāpēc tu to esi atstājis, lai mēs to lasītu. Tas ir mums, jā, Jēzus vārdā. Amen. Jā, šodien 85. psalms. Lūgums atjaunot Dieva žēlastību. Dziedātāja vadonim Koraha dēlu dziesma. Tu, ak Dievs, kungs, esi apžēlojies par savu zemi, esi atsabinājis Jēkaba gūstekņus. Tu esi piedevis savai tautai noziegumu un pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus. Sela. Tu esi atstājies no savas dusmības, novērsies no savas dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal, tu Dievs mūsu palīgs. Remdē savas dusmas pret mums, vai tu dusmosies mūžīgi uz mums, paildzināsi savas dusmas uz bērnu bērniem? Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem, ja vien tie atkal nekrīt neprātībā. Jā, tiešām, tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas, lai viņa godība mājotu mūsu zemē, ka žēlastība un uzticība, lai sastopas, taisnība un miers, lai skūpstās. Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad tas kungs mums dos savu svētību un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās viņa priekšā un ņems viņu soļus sev par ceļa rādītājiem. Septītais. Vai tad tu mūs atkal neatspirdzināsi, ka tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un saviem svētajiem, ja vien tie atkal nekrīt neprātībā. Ja vien tie atkal nekrīt neprātībā. Tiešām tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas. Tiešām tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstas, lai viņa godība mājotu mūsu zemē, ka žēlastība un uzticība, lai sastopas. Taisnība un miers, lai skūpstās. Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm.
Tad tas kungs mums dos savu svētību un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās viņa priekšā un ņems viņa soļus sev par ceļa rādītājiem. Jā, Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Tēvs, jā, ka mēs varam ņemt Tavus soļus sev par ceļa rādītājiem, Tavu vārdu sev par ceļa rādītājiem. Ka Tavs vārds ir gaišums zem mūsu kājām, kā spīdeklis zem mūsu kājām, ka mēs varam iet no spožuma uz spožumu. Tēvs, lūdzos par katra skrējienu, par ticības skrējienu, ka lai mēs labi iesākuši nepabeidzam kaut kādā savā miesā, savā spēkā. Tēvs, lūdzu, ka Tu ved mūs dziļāk savā gudrībā, šajā dievbijībā un atziņā. Mēs netopam neprātīgi, mēs neatgriežamies pie kaut kādiem kā suņi, kas atgriež pie saviem vēmekļiem, kā rakstīts. Ka mēs tā nedaram, ka mēs nākam Tavā priekšā atkal dienu no dienas. Jā, ja kāds ir iesācis kaut ko savā spēkā, Tēvs, lūdzos, ka šī ir tā diena, ka var apstāties, ka var klausīties Tevī, var veltīt laiku Tev, lai dzirdētu, kas Tev ir sakāms. Un Tu parūpēsies par tām pārējām lietām, un Tēvs, lūdzos, ka Tu sakārto katra viena laiku. Jā, ka mēs varam augt gudrībā, mēs varam augt gudrībā kopā ar Tevi. Jā, ka mēs nošķiram savus prātus no šīs pasaules tādu gājumu, Tēvs, un ar vislielāko prieku, Tēvs, vēršamies pie Tevis un prasam, Tēvs, kāda ir Tava gudrība. Ka Tu to labprāt atklāji tiem, kas ir pazemīgi, tiem, kas ir lēnprātīgi. Jā, Tēvs, lūdzos, ka neviens neturās pie savas lepnības un pie sava ego vai pie savas paštaisnības, bet mums ir šī padošanās Tevā priekšā, Tēvs. Jā. Jā, Svētais Gars, lūdzu, vadi katru vienu, iepriecini, lai katrs viens var satvert Jēzu Tavu roku šodienā, ko Tu dod, ko Tu pasniedz katram vienam. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Tu pasniedz šo roku. Es lūdzos, Tēvs, ka mums ir šis klusums, ka mums ir šī pievēršanās Tev, ka mēs varam to saredzēt un satvert, Tēvs. Jēzus vārdā. Amen.